Sveicinātas visas biedrības līderi, loceklis, viņu vieses no Latvijas un no tuvām un tālām zemēm ārzemēs. Vēlos vispirms apsveikt biedrību līderi ar savu 10 gadu jubileju. Tie ir bijuši raženi, veiksmīgi un tiešām iedvesmojoši gadi ļoti daudzām Latvijas sievietēm. Un rezultāts mēs redzam, jums pietiek paraudzīties visapkārt, lai redzētu, ka sieviešu īpatsvars Latvijas biznesā ir ārkārtīgi apmierinošs salīdzinājumā ar citām pasaules malām. Tā ir viena no jomām, kurā mēs varam priecāties ar saviem sasniegumiem, varam pat būt par paraugu citiem. Un es novēlu līderiem starp tām, kas ir jau lielu veiksmu sasnieguši, turpināt šo brīnišķīgo sadarbību ar tām, kas vēl ir pusceļā savā attīstībā, vai uzmundrinot tās, kas tikai vēl domā un pārdomā par iespēju izvēlēties uzņēmēju darbību kā daļu no savas dzīves. Uzņēmēju darbība ir īpatnējs darbības veids, kur netik vien ir vajadzīga sagatavošanās, zināšanas, plānošana un darba spēja, bet arī jāuzņemās zināms risks. Nevienu biznesu uzsākot nav absolūtas garantijas, ka līdz mūža galam viss ies pilnīgi kā plānots un tikai uz augšu. Biznesam ir cikli, pasaules ekonomikā ir cikli, viss var mainīties, var rasties brīnišķīgas izaugsmas iespējas, var rasties arī nopietni šķēršļi, bet tas viss pieder pie lietas. Un ir zināmi daudz veiksmes stāsti, kur tamdēļ vien, ka vienai firmai vai vienai darbībai nav tik īpaši veicies, tas nenozīmē, ka tūliņ biznesam kā tādam ir jāatmet ar roku, atliek tikai meklēt varbūt jaunu nišu, jaunu iespēju un sākt kaut ko citu. Pie tam biznesa ir kaut kas, kas sievietei ir piemērots tieši tamdēļ, ka tas atļauj viņai izvēlēties, cik daudz laika viņa ir gatava tam ziedot, vai nodoties vairāk kā 100% ar sirdi un dvēseli, vai tomēr nolikt robežas par to, cik daudz no sava laika un savām pūlēm viņa gatava tam ziedot zināmos, dažādos sava mūža posmos. Var sākt pavisam pieticīgi, un arī tas var būt nopietns atspaids gan pašas ģimenei, gan ļoti bieži kādā mazapdzīvotā vietā, radot darba vietas tur, kur citādi liels biznes reti kad ienāks, un kur ir tieši mazais biznes ir tas, kas palīdz gan izdzīvot, gan labāk dzīvot tiem, kas viņā iesaistās. Dear guests, dear ladies and gentlemen, should you happen to be there, welcome to Latvia, especially to those of you who come here for the very first time. I hope that your presence here will be an inspiration to those businesswomen in Latvia who are so active in what they do, and in my mind, so especially successful considering the difficulties that they have to encounter in their work and in their enterprise. I hope that your interaction with them, your ability to share both your successes and the difficulties you overcome will be mutually inspiring. I wish you a pleasant stay here in Latvia. I hope you enjoy the hospitality of your fellow businesswomen, and of course we look forward to seeing you here in Latvia again. We are a very hospitable country and we are very happy to see guests here. My very best wishes for success in both your business and your private life. Visām dalībniecēm un klātesošām novēlu visas iespējamās veiksmes visos savos dzīves aspektos, sākot ar biznesu, bet, protams, neaizmirstot arī savu privāto dzīvi, ģimeni un laimi. Visu to labāko!